Gluži sesija sākusies. Gluži sesija sākusies. Vēl aizvien nav līdz galam. Kaut kā man šodien grūti nolasīt ar to kontekstu, bet mēģināsim, mēģināsim kaut kā izmantot common sense. Varbūt tās mēģināsim izmantot common sense šajā te zonā. Tātad, jā, tad mēs zinām to, ka šī mums ir selera zona. Šī mums ir selera zona. Likviditātes nav. Šis arī neizskatās tā baigi bīstami. Es to saku tādā kontekstā, ka es tomēr slēgtos uz upside. Es tā kā tomēr slēgtos uz upside. Bet lielākie sūdi ir kādi? Nu, kaut kāds jau septens mums te bija. Viņš nebija spējīgs noturēties. Tātad mēs rekom. Ko mēs te darām? Mēs kā mēs izsoles taisam šeit, shiftojam vēl uz augšu, taisam izsoli šeit, shiftojam vēl uz augšu, taisam izsoli šeit. Un kaut kas nenostrādāja. Un tagad mēs esam izsoli nošiftojuši šeit. Tādā kontekstā skatoties, ir sels. Bet skatoties šajā kontekstā, es īsti selu neredzu. Es īsti selu neredzu. No šīs izsoles mums ir rejections bijis. Tad te mūs iekšā neierauta izsolē. Šitajā te. Tas liektos uz bāju, jā, es liektos uz bāju. Labi, pagaidīsim vēl 5 minūtes, lai nostabilizējas initial balance, un tad pastīsimies, kas būs. Okay. Grūti man ir pašreiz kaut kādu lēmumu pieņemt. Es saku, ka baigi švaki. Tā uzreiz kaut ko sākt treidot, es īsti pat neredzu, ko es varētu uzreiz sākt treidot. Vajadzētu apstīties, vai būs kaut kāds septens varbūt šeit, jo diena varētu būt diezgan lēna. Diena varētu būt diezgan lēna, jo, nu, lai es kā tur varu domāt par kaut kādiem bajiem, mums ir pēdējā izsola šeit. Un tagad mēs esam zem šīs izsola zonas, mums nebija septens. Tātad septens nebija. Nozīmē to, ka jāskatās, kas būs šajā te zonā. Vēl jau vairāk tas mums ir tad P-shapes. Un tad varētu būt, ka jālien silā. Un jāpastāst, cik tālu viņš varētu aizvilkt. Tā kā davai tādu čilu ieķersim tagad, pastīsimies. Čau pa čau. Jā, nu pa cik viņš te bišķiņ saskārās ar likviditātes problēmām, cik bija redzams. Jā, kontrols zona. Kontrols zona. Hmm.
Paņemsim tādu līdās. Salosim. Paņemsim, nosalosim. Stops mums iet šeit. Virs deltas. Stopu liksim virs deltas. Paskatīsimies, kas no tā sanāk. Ja viņš iet augšā mums uz tādām kontrolas zonām, tāpēc ņemot vērā to, kā viņš to dara, iesim jau uzreiz uz break-even šajā situācijā. Un apstīsimies, vai viņš te mēģinās nostabilizēt kontroli šajā zonā. Vai kur internets nav, ja? Jeb kas tas pa sūdu. Tas ir kaut kāds sūdzmeņi. Tā, vai kā viņš šis mēsls bez jārāta, jopt vai maķi. Kas te ir? Oi, dominanti, 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 dominanti. What the fuck? Nice, šis ir nice. Tā, šis ir nice. Tagad mēs esam šitā te kontrolas zonā. Jā, te bāja ir lec iekšā mums. What the fuck? Kas te notiek? Tā viss var lagot šodien. Mēs paskatīsimies. Pēc minūtes nāk ārā ziņas, kā mēs esam tieši uz kontrolas zonas. Nu, aiziesim šeit apakaļ. Bišķiņ tuvāk. Ir kaut kāds spaiks, lai neizspaiko mūs ārā. Ja nu kas. Pastīsimies, burtiski tūlītās būs ziņas. Nebūs kaut kāds efekts vai nebūs. 3, 2, 1 un... Jā. Ok. Ok, 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 ok. Bam, 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 bam. Tā, baigā ātri kā nofēloja. Baigā ātri. Tā, kas super ātri nofēloja. Tā, kur mums pēdējā delta ir? Pēdējā delta ir šeit, un kas te notiek? Mums ir fucking sellers, ja?
Hmm. Ra-ta-ra-ta-tā. Tā, pastīsimies tulītās. Jā, nu, pastīsimies, kas mums būs uz šīs te kontrolas zonas. Tad mums ir pēdējā imbalance šajā te zonā. Jā, iesim te selā iekšā. Un ļoti ātri pa jebalu. Labi, bet tā zona mums vairs neinteresē. Bet šo te kaut kāds, tāds voljums, tāds fucking voljums. Man liekas, ka tas nebeigsies labi. Šitas voljums nebeigsies labi. Ejam vēlreiz virs tās pašas imbalances šeit. Skat, ko dara, ja? Skat, ko dara. Labi, labi. Kā man tāds iekšējais sajūta, ka vajadzētu pirkt, bet es nevaru viņus apstiprināt pašreiz ar to flow, kāds viņš ir. Tāpēc tās iekšējās sajūtas un čuju noliksim malā bišķīti. Oi, kāds fucking viss un nomira. Un nomira. Uz šitām pašām imbalancēm te arī nomira. Šitā mums būs svarīgākā zona. Attiek, kur tas spaiks ir. Tūlītās mēs te arī. Jā, baigais sūds. Baigais sūds. Jā, labi. Ejam apakaļ iekšā. Halo! Es jebālā ceļu šito te huiņu. Bļāķ, tas ir pizdiets kaut kāds. Man vienkārši nav ko teikt. Man vienkārši nav ko teikt. Job твою мать! Job твою мать! Job твою мать! Kaut kāds vienkārši fucking šausmas. Nē, 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 nē. Nē, 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 nē. Šitā neies krastā. Jā, šitā zona man interesē šobrīd, šitā zona. Tā zona. Vienīgi jautājums, cik stoplos būs jāpalasa vēl, bet no to jau mēs jau zinām, kā darīt. Stīties, reku, šitā te dabūt pa balu, bet no unlucky, ka virs tiem topiem iepriekšējiem. Tādā ziņā unlucky. Mm. Vēl viens tieši uz fucking kontrolas zonas. Jā, vai maķi ar ārā.
Labi. Iesim tad šeit virs šī te topa. Iesim tad virs šī te topa. Virs Baiera, vislielā Baiera. Nu, kā sūdīgi, ka es svīpers nekur nedzirdu, bet nu labi. Svīpers es nedzirdu, bet nu ok. Tā. Jā, nu bišķis nebija, man liekas, ka šis būs pietiekami labs. Pietiekami labs absorpcijas zona, bet, nu, pasties, kā viņš izšāva virs fucking topiem tā ārā, un to es tā kā nebiju laikam ierēķinājis. Jo delta ir te. Hmm, interesting. Jā, redz, kā viņš uztaisīja trīs stūrīt voljumā. Šī te visā apsaidā. Un tad pēdējais var šitāds te pašā augšā. Tur bez variantiem. Bez variantiem. Baigais kontrakts saists. Cik viņš tur iesvied iekšā? 280. What the fuck? Tā ir mega absorpcija. Mega absorpcija. Un tā viņa ģenerāli, nu tā kā, es nezinu. Redz, viņš tās kontrolas zonas, tā es šitā arī varbūt kārtējā kontrolas zona, bet ja šito viņš nofēlo, es domāju, viņam vajadzētu atnākt te lejā. Šajā te zonā. Tādā gadījumā. Labi. Gaidām, vērojam, kas te būs. Un skatīsimies tulītās, jo pirmā kontrola mums ir šeit, un potenciāli otrā kontrola būs šeit. Jāstāsta, vai viņš viņu nostabilizēs to kontroli. Un svarīgi būtu tagad startā viņam augt lejā ot uz šādām te kontrolas zonām. Šādām te kontrolas zonām. Tas būtu diezgan veselīgi. Tāpēc, kā tas voljums, pieņemsim šeit šobrīd, viņš ir ļoti mazs. Un tad ir jāredz uz tā mazā voljuma, uz tā mazā eforta, kāds ir iznākums. Jo tad tas ir diezgan pārliecinoši. Diezgan pārliecinoši. Un uz katru nākamo kontrolas zonu voljums tikai pieaugs. Un tad beigās ir flash uz leju. Beigās ir flash uz leju. Šitā varbūt tā šitā pēdējā lokālā izsola bišķiņa lucky tajā visā kontekstā ar tādu failu. Bet nav, šajā izsolē nav. Nevietā nav acceptance. Mums bija viens rejections un, nu nezinu, es šito nesauktu par acceptance. Šito te. Viņš vienkārši to iepriekšējo izsoli ir izstrādājis pilnībā līdz value area high un uzreiz ir momentā rejections. Tā kā jau cik ilgi mēs jau nevaram, mums nav nekāds ne price discovery, ne acceptance, nekā mums nav ir šis izsols. Tā kā tādā kontekstā es skatītos tomēr uz lokālu downside vismaz līdz šitiem te lojiem. Pēc, ka ja mēs ar tādu efortu, tur kontrolas zonām beigās tādu volumu esam atnākuši atpakaļ šeit, bez acceptance, un ir rejections vēl kārtējo reizi, un tad kaut kas te īsti nav ar cenām, tirgus playeriem, viņi tās cenas neīpaši apmierina. Tas nozīmē, ka to price discovery vajadzētu turpināt atkal zemāk skatīties, kas mums ir šajā te zonā. Nu, vismaz man tā liekas. Kā pastīsimies, ko viņš darīs ar kontrolas zonām tagad.
Es paspēju uztaisīt kafiju, izgulēties, izdzert šņābi, nolāpīt pohas, un tas šis ģibiloīds vēl te vazājās. Fantastika kaut kāda. Baigi selleri salīt iekšā, nu, turēsim iekšķis. Šitai zonā tagad baigi salīt iekšā selleri. Ja viņi šito zonu tagad zaudē, tad ir breakouts. Tad ir jāgatavojas momentum treidam. Tad sarežģīta situācija šobrīd. Šito visu teritoriju tad šobrīd dominē selleri. Nu, un tas outcomes, protams, viņš nav tāds viņš ir. Tā kā šito te pēdējo astīti, nosauksim to tā, to mums dominē selleri, un tagad es gribu redzēt kaut kādu impaktu. Makitas vai Bosch vai Milwaukee, nu vienalga, kas pa firmu, bet kaut kādu impaktu es gribu redzēt. Un, bet šis tā diezgan sarežģīti šobrīd, tā kā jāturpina gaidīt. Jāiet vēl 1 litrs šņābi izraut. Zini, kā ir, davai labāk, ka šito iesim uz break-even, tāpēc, ka šitais jau vairs nav nopietni. Te viņš ir atnācis pie šitā lielā baiera, dabūja pa balu. Tad mums šitai teritorijā salīd iekšā ļoti daudz selleri, nu tad let's fucking go. Jo es domāju, viņš te vēlreiz nāks augšā, tad ir jālec iekšā momentum bajā, tur bez variantiem. Tur bez variantiem īsti negribās pašreiz arī tādā decision zonā negribās īsti arī līst baigā ātris kaut kādu break-even, jo, nu, fuj, ne uz break-even, bet mūvotu, rekodāra. Jo doesn't make any sense. Rekodāra, jā. Es saku, sučāram. Labi, esam gatavi arī momentum treidam. Tādā gadījumā es iešu brutālāk locaizu. Jo šitie selleri te piedirsīs bikses, tad nav jēga selot vairs. Tad iesim momentumā iekšā. Vēl ko mēs varētu izdarīt ar mazāku locaizu. Mums jāsagatavojas arī momentumam uz leju. Ja varbūt labāk nē. Nē, bišķi pavēlu jau. Jā, es tā te domāju, vat nevarēju laicīgi saņemties. Nevarēju laicīgi saņemties, nu jau pavēlu. Tam arī jāsagatavojās. Un tad pēdējā kritiskā zona ir vai šī izsole, kas būs ar šo izsoli konkrēti. Viņi feilos, nefeilos. Varētu pamēģināt, bet nav īsti. Tā ir momentumā uz leju likt iekšā. Nu, ko viņš var izdarīt? Tas maksimums nodzēst uz šito te apsaidi, kuram nav nekādas substances saucamās. Cik tas momentums būs nozīmīgs. Bet tagad gan būsim gatavībā mūvot stopu zemot šīs te izsoles. Īsti nekādas beigās kontrolas zonas nav šeit. Nu, tāpēc saka, ja viņš tādu momentumu uzņem, viņš varētu būt diezgan ātri šeit, tāpēc, ka šitas tagad te pa lielam ir vakums. Nu, problemātiski, ka te ir šī te izsole. Bet, nu, neko viņš te baigi šodien nav darījis. Tā kā viņa arī varētu būt nelikvīda šobrīd. Pastīsimies. Ar saprast, likt iekšā papildus selā, nelikt iekšā. I don't know. Nu, labi, pamēģināsim, ieliksim iekšā papildus selā. Kaut kur šeit, lai mums iet. Jo, ja viņš te sāks drošīties, tie ir stopi,
Pastīsimies pēdējā mazā kontrolas zona šeit. Nu, varbūt, varbūt, varbūt. Let's see. Šitas jau arī tā bišķiņ jau smuki sāk izskatīties, ka viņš sāk šitā te vot ar lielām ēnām drošīties. Tas ir tāds sagatavošanās momentumam, bet nu neatslāpsim. Neatslāpsim šobrīd. Vēl pa ātri būs atslāpt. Bet zeltam tas ir diezgan izteikti. Ja viņš tā apakšā, pieņemsim, taisa, kur varētu parādīt. Nu, tam es tā diezgan pievēršu uzmanību, ja viņš taisa, pieņemsim, nezinu, kur kaut kādu piemēru varētu parādīt. Nebūs. Labi, bet tagad ir jāfokusējās uz to, kas te notiek. Bet ja viņš tā taisa, tās apakšņa, tās svecītes tādas maziņas ir, un nav nekādas superlielās adatas, tas tā kā vairāk jau liecina par to, ka viss jau sāk absorbēties seleri. Bet ja viņš uz šitā te ar adatām šaudās, drošījās, viņam aiziet plašs, bet nu pastīsimies. Jo tur tie konteksti arī ir dažādi. Konteksti ir dažādi. Šitas varbūt, nu ok. Bet te es arī gribēju būt ar lielāku lot size, un es tad nokavēju. Pastīsimies. Redz, ko dara, redz, ko dara. Redz, ko dara. Redz, ko dara. Sjā, pizdā. Pizdohen. Nebūs momentum, nebūs. Redz, Fredis saka, tas ir pizdiets vienkārši ar viņu kaut kāds. Vienkārši kaut kāds pizdiets ar viņu. Kā viņš izrauj cauri visām deltām, un to tikai zelts var izdarīt. Fantastika. Fantastika. Vēlreiz to pašu fucking. Kas tas par sūdu? Kas tas par fucking sūdu? Tas ir ārprāts. Un tagad būs. Un tagad būs, jā? Ja? Tagad būs. Nice. Nu tev, bļaļ, muldēšana. Huņa tā visa muldēšana ir. Tāds mēsls vienkārši. Tāds, suka, mēsls. Vai, kas pa mēslu. What the fuck vienkārši. What the fuck vienkārši. Stulbais sūds. Ej, tu galīgi. Viņam vienkārši pajāt uz visām fucking deltām. Uz visu viņam ir pajāt. Viņš šitā te, pļet, sāk ar huīņu nodarboties. Iesim ar šitās deltas vēlreiz. Nu, es neko nevaru izdarīt. Es neko nevaru izdarīt. Jo momentums arī nav. Šitas nav. Tas ir sūds, nevis momentums. Jā, nice. Viņš pat nenāk fucking izsoli feilot. Tas ir ārprāts kaut kāds. Kas tas pa sūdu? Kas tas pa sūdu? Ko viņš te veido? Ko viņš te suka veido, bļēt?
vienkārši pizdiec kaut kāds. Vienkārši suka pizdiec tas ir kaut kāds. What the fuck? Es saku, es pareģoju iepriekšējā sesijā, kur vienkārši divas pakas tika īzī 10 minūtēs. Es jau pareģojām. Ja gribās atnākt palasīt stops un dabūt pa balvu, tad varam uztreidot cash sesijā. Tā viņš ir. Tā viņš fucking ir. Ašlānovs jau nahuj vienkārši, kā viņš tas besī ārā. Uai, tā ir fau, šitas ir tieši vot zeltam izteiktais sūds. Labi, ka es laicīgi norientējos, ka viņš man pēc nepiepisa to momentum, ja tas uzreiz redzams. Viņš būs vai viņš nebūs. Lielākoties, pareizāk, davai piebilst, lielākoties tas ir redzams. Te tik vajadzēja nospiest, ne, fucking pogu, un tad būtu sūdi. Bet, bet šitas prikals, tas uz visām tām deltām, viņš viņas overshooto, viņam ir tik pajāt. Un tad viņš, bļēt, tur nāk un spaida tās deltas, tagad tādas, es nezinu, pupas kaut kādai bābai, vienkārši fantastika. Un tad tajā visā es ieraucu iekšā. Nu, ko es varu izdarīt? Nu, ko es varu izdarīt? Man ir jāsalo, es nevaru savādāk. Šitas arī, nu, tas kaut kāds mēsls vienkārši. Vienkārši kaut kāds fucking mēsls. Viņš pat nav spējīgs to izsolfējot, nu. Viņš pat šito izsolu nav spējīgs nofēlot. Cik neinteresantas šeit ir cenas. Nevienam viņas fucking neinteresē. Bet nē, viņš nāk un viņš pušo, un viņš spaida. Es zinu, kāpēc viņš to dara. Tāpēc, ka kaut kāda viena pīderēs viņa grib dabūt ir 5,70. Virs 5,70. Tāpēc arī tās spaidīšanās tur notiek. Bet pie pozitīvas gāmas unlucky. Unlucky. Gribēt to ar daudz ko. Gribēt to ar daudz ko. Sūds tāds sasmirdējušais. Tagad, tagad gan būsim gatavi momentum treidam, tas, ko viņš šobrīd dara. Būsim gatavi momentum treidam. Kaut kāds suka neliekās mierā, ot iepūt viņam. Tagad gan gatavosies momentum treidam. Jā, ejam momentum treidā iekšā. Ejam iekšā momentum treidā. Ai, blē, tas ir pizdēts kaut kāds vienkārši. Vienkārši kaut kāds pizdēts tas ir. Nu, nav ko teikt. Nu, šeit, šitie sūdi man besī ārā. Mhm, mhm, okei. Bļācta, bļācta.
Ok, bro, ok, ok. Jop, tai man ķer ārā vienkārši. Tāds sūds. Es, конечно, pats esmu ģibila, bet, nu, šis ir vienkārši kaut kāds kosmiskais mēsls. Šeit tas ir pizdies kaut kāds. Jā, kas te notiek? Sučara. Mm. Ai, blē, tā. 5,70, jā. Ok. Ok, bro. 505 šodien ir maks gammas koncentrācija. 505. Vai par šitādu te jebatoriju, kas te tikko notikās, es gribētu bišķīņu varbūt tās kaut ko arī nopelnīt, jo es nezinu, man tāds sajūta, ka es gribētu visu taisīt ciet un ķibaļ prom no šejienes vienkārši. Saku, man, es vienkārši esmu pareģis. Es teicu iepriekšējā sesijā, ka tā tas arī būs, tāpēc, ka konteksts, man personīgi bija diezgan sūdīgs tas konteksts. Nu, nav clear fucking bildes, nav. Vismaz priekš manīm. Es esmu pārāk liels ģibiloids, un tad tas ir rezultāts. Tas ir rezultāts. Ehm, Tas tādā gadījumā ir rezultāts. Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko tagad darīt? Ko tagad darīt? Kontrols zona šī. Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Ko darīt? Bļātstva. Hmm. Es nevaru saprast, vai iet ciet vai neiet ciet. Ko man fucking darīt? Ko man tagad fucking darīt? Kā jau es nezinu, loģiski, mums ir kontrols zona šeit, nu. Kontrols zona ir šeit. Hmm. Labi, uzgaidīsim bišķiņ. Nu, mums ir oferis augšā. Mums ir oferis augšā šajā te zonā. Šajā te zonā, jā, mums ir oferis tieši virs kontrols zonas, tāpēc tur būs jāmauc ārā, tur neko nedarīt. Es tur vairs negribu sēdēt iekšā. Šī te var visādi būt. Šī te var būt visādi, jo šitā ir baiga aizdomīgā izsola šobrīd. Tāpēc tais kontrols zonās ir ļoti jāuzmanās. Ja tā viņš šot uz lielu voljumu, viņš uztaisa to pēdējo spaiku, un tad ir pīzdā. Un tad ir pīzdā, un tad ir šitā visa izsoli nofēlojusi. Šitos te voljumu patērns es esmu redzējis. Un šitiem prikuliem mani nepārsteigs nekādīgi. Un šī tāda izsola pēdējo spaiku, bet tas ir citā kontekstā, protams. Kur tā vēl bija vakardien, kaut kur bija viņas tādas diezgan izteiktas. Oferi viņam vajadzētu aizpildīt, lai viņš te tagad pačakarējās bišķiņu virs šitā topa, viņš uzies vairāk izciet. Metam mieru, un tad ir jautājums, kas notiks tālāk uz tiem oferiem.
Jo šitā ir sūdīgi izsola. Šitā ir sūdīgi izsola. Nevar baigie prikali būt. Tāpēc var pat pamēģināt vēl aizvien sagatavoties, virs šitā topa sagatavoties selam. Jo oferi mums ir, var apstīties, kāda būs reakcija tirgum. Un, ja ir absorpcija, tad var iet selā. Jo gama ir arī pozitīva. Tā kā nekur baigi ieskrieties, viņš bez kaut kāda institucionāla atbalsta, ziņu atbalsta, bez Trumpa Twitterī. Viņš nevar. Um, mm, vajag, vajag vēl piemest klāt. Vajag vēl piemest klāt bišķītiņu zem šīs te kontrolas zonas šādi te. Labi, bišķītiņu vēl zemāk jāiet ir. Sintētika jāierēķina iekšā. Un būs šeit. Šis arī būs šeit. Un šis arī būs šeit. Jā. Let's see. Tā, 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 tā. Tā, 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 tā. Sūds tāds, davai. Davai, mēsls tāds. Davai, mēsls. Davai. Puš. Tāds tik pušot. Oferīts jāpaņem. Oferīts jāpaņem. What the fuck? What the fuck? Всё. Digā! Nice! Bļāģ! Vismaz. Iedomājies, ja pēc ka profesionāli skatoties, tu nopis 5 pakas, lai nopelnītu 2, un tev vismaz kaut kā sanāca tas closed PNL, vismaz daudz maz. Kaut kāda jēga viņam bija. Всё, man jābrauc uz pilsētu. Paldies Dievam, ka tas notiek tagad pirms. Šitā vajag skatīties, kas te tagad būs. Vajag skatīties, ko darīs Bayer un Selleri. Jo šitā ir tāda diezgan bīstama zona. 505 ir max gamma exposure levels. Lielākā hedžēšanās notiek 505 šodien. Un šitie viņam visas iespējas vienkārši bām! No šitās te vietas. Visas iespējas, tā kā to vajag tagad vērot, bet es vairs nevarēšu tiem neko palīdzēt. Nice! Vismaz nice, ka šitā. Suka tādā. Davai. Pakā.